So, welcome back. I hope now your stomach and your brain feel good. Es ceru, ka jūs jūtaties labi un jūsu smadzenes arī jūtas labi šobrīd. And now this afternoon we will do a little potpourri. Do you understand potpourri? A little bit of different things. Tātad šo pēcpusdienu mēs darīsim kaut ko atšķirīgu. Applying different things that we already learned yesterday and this morning. Mēs mēģināsim tagad salikt kopā tās lietas, kuras mēs jau vakar mācījāmies un šodien. And I promised you I would maybe say a little bit about 7-day cycle. Es solīju jums drusku vairāk pastāstīt par 7 dienu ciklu. So for you as example, I mentioned yesterday this AI tool. Atceraties, vakar es minēju šo mākslīgā intelekta aplikāciju Consensus. And I asked if keeping a weekly Sabbath day of rest has a positive health effect. Un es arī vakar ieliku šo jautājumu šajā aplikācijā, vai ievērojot katru nedēļu sabata dienu, kā atpūtas dienu, vai tas dod kaut ko pozitīvu veselībai. And this program looks at different research articles. Un šī programma, tā kā viņa zinātniska, viņa izanalizēja dažādus rakstus And tries to summarize the results. un sasumēja kopā rezultātu. And so it said 63% of articles say yes. Tātad 63% no visām publikācijām, ko programma izanalizēja, saka atbildi jā. Resting on the Sabbath has a positive health effect. Jā, atpūta sabatā ir ar pozitīvu ietekmi uz veselību. And 13% probably. 13% saka varbūt. 13% wasn't totally decided. 13% bija tādi, kas tā kā, piekrīt, nepiekrīt, tā kā varbūt nav vispār viedokļi. And one said no. Un vēl 13%. Un vēl 13% iedeva atbildi nē. But I usually take the majority. Bet tā kā es uzticos tai atbildei, kas ir vairuma atbilde. So at least 80% of studies show keeping the Sabbath has a positive health effect. Un tad piesumējot tos 13 pie 63, mēs redzam, ka gandrīz un vēl tos 80% saka jā, ka tam ir pozitīva ietekme. I haven't tried it in other languages as English, but you can try searching in Latvian. Es ieliku angļu valodā šo jautājumu, tātad viņš meklēja tikai angļu rakstos, bet jūs varat pamēģināt arī kādu citu valodu. Did it work or not? I don't know. So, I will just show one study. Es parādīšu jums vienu pētījumu. It was done some years ago. Tas bija izdarīts diezgan gadus atpakaļ. They analyzed all people 35 to 74-year-old that lived in Israel. Un tātad šis pētījums analizēja cilvēkus no 35 gadu vecuma līdz 74 gadiem, kuri dzīvo Izrēlā. And they looked between the years 1983 and 1992. Un skatījās tieši konkrēti šos gadus no 1983 līdz 92. So that's many people and many years. Tātad daudz cilvēki, daudz gadi. And they found that there are less people dying on the Sabbath. Un secinājums bija tāds, ka salīdzinoši maz cilvēku nomirst sabatā. Actually, I haven't found a big and good study done by the Adventists. Man nav tāds pētījums, kas būtu tieši par adventistiem. But there is a study from the Methodists. Ir pētījumi no metodistiem. Because they were actually telling their pastors. Jo viņi saviem mācītājiem teica. That it would be good for them to take a
resting day. Jo metodistu draudzes tad cilvēki saviem mācītājiem teica, ka būtu labi ievērot vienu atpūtas dienu. They weren't always doing it on the Saturday, Viņi nevienmēr atpūtās sestdienā, but they found that in Methodist pastors, bet metodistu konfesijas mācītāju vidū those that were keeping 24 hours of not working and tātad tie, kas ievēroja šo ieteikumu 24 stundas nestrādāt un atpūsties, had a positive effect. viņiem bija pozitīva ietekme uz veselību. So now you have some information about Tagad jums ir arī šī informācija 7-day cycles and par, the Sabbath. par 7 dienu ciklu un sabatu. And now I will ask Agri, so who has already the little paper you got yesterday? Kuram ir šīs mazās lapiņas no vakardienas? If you have it, Paņemiet. take it out. And, Un tiem, kam nav, tie paceļ roku. and if you don't have it, raise your hand and you will get it. Tie, kam ir no vakardienas, tie izņem savas lapiņas, un kam nav, tie paceļ roku. So again today, it's the same exercise. Tātad mums būs tāpat tas pats uzdevums, jeb vingrinājums. But Ir viena palikusi tikai. Agri tur vēl rokas. Vēl viena roka agri tur bija. Jūs arī uz ekrāna to pašu redzēsiet, tā kā neuztraucaties. Varēsiet nofotografēt no ekrāna, kam nav lapiņa. so everyone got one? Tā, visiem ir. Because we are talking about habits and how it affects our health. Tātad mēs runājam par to, kā viss ietekmē mūsu veselību. And one big issue that 1 in 2 or 1 in 3 of us might have to face in our lifetime. Viena liela problēma, kura katram otram vai katram trešam no mums varētu dzīves laikā būt, Is cancer. ir vēzis. So I want to spend some minutes talking about cancer and what we can do to Un prevent it. tāpēc es gribu dažas minūtes parunāt par vēzi un ko mēs varam darīt, lai preventīvi, tā kā, profilaktiski kaut ko darītu, lai to novērstu. So now you can take the side of the paper that we didn't use yesterday. Tātad paņemiet to lapiņu un otru pusi, kuru mēs vakar nelietojām. The one that has more blue and green. To, kur ir vairāk zilais un zaļais, ja tas otrs diagrammas aplis. And actually only 5 to 10% of cancers Un faktiski tikai 5 līdz 10% vēžu occur because you inherit a mistake in one gene from your parents. attīstās, tad 5 līdz 10% vēža tikai attīstās ģenētisku iemeslu dēļ, ka jūs esat pārmantojis no vecākiem kādu šo gēnu. 90% of cancers you weren't born with. Bet 90% vēžu ir tādi, ar kuriem jūs nepiedzimāt, kur jums nebija iekšā šis gēns. With a predisposition for Jums that. nebija predispozīcija uz to. So which factors influence the most that if you're doing that or not doing enough, you might get cancer? Tātad, kur ir tie faktori, kurus jūs vai nu kaut ko darot vai kaut ko nedarot, varat iegūt vēzi, veicināt to, kā attīstās vēzis? So they are listed here. Tie ir šeit uzskaitīti, vēža riska faktori ir uzskaitīti, tie galvenie lielākie. And think
how would you place them? Un tagad mēģiniet, izdomājiet, kā jūs viņus klasificētu, kuram jūs dotu vislielāko ietekmi un kuram nākošo ietekmi. Varat sarakstīt to secību. In 2 minutes, will you get together? Un pēc 2 minūtēm mēs kopīgi apskatīsimies. So I think most of you will get the first one correct. Es domāju, ka jums lielākā daļa no jums pirmo būs pareizi uzminējuši, izvēlējušies. Which is one factor that influences a lot. Kas ir faktors, kurš ļoti ietekmē. Jā. Which one? Kurš tas, ko jūs sakat, kurš tas ir? Smoking. Smēķēšana ir pirmā vieta. So, smoking contributes to 30% of cancer cases. Mēs redzam šeit smēķēšana, kas 30% ietekmē no visiem vēžiem. But as someone said, that diet or what we eat. Kāds teica, ka ēdiens, un tad mēs redzam, ka diēta ir It's 15%. 15%. So even if I don't have obesity, Pat tad, ja man nav liekais svars, but I'm eating the wrong foods, bet es ēdu nepareizos ēdienus, junk foods, dažādus ātros, red meat, sarkano gaļu, etc., that increases my chances of getting cancer. un tas paaugstina to iespējamību, ka es varu saslimt ar vēzi. Obesity also contributes to 15%. Un arī liekais svars dod šos 15 citus procentus. Then we have alcohol, Alkohols, infections, infekcijas, for example, with the HPV virus. HPV. Jā, tātad cilvēku šis papiloma infekcijas vīruss, Drugs zāles, and the UV rays, ultravioletais starojums and the environment can also. un arī apkārtējās vides ietekme. So, I think most of us, and I was in my 4th year of study in the university, Kad es studēju universitātē 4. kursā, and still hadn't understood or learned what is cancer. un vēl nebiju īsti sapratusi, kas ir vēzis. I mean, all of us know cancer is something that grows. Mēs visi zinām, ka tas ir kaut kas, kas aug. Many cells that are growing. Daudzas šūnas, kas aug. But why does that happen? Bet kāpēc tas notiek? So, let me show you this picture. Paskatīsimies uz šo attēlu. What happens is that there has to be a fine regulation Kas notiek tad, ja teiksim, ir jābūt pareizai regulācijai, when a cell can divide? kad šūna dalās? And to divide, the cell needs to have instructions. Un, lai šūna varētu dalīties, tai ir nepieciešams instrukcijas. It's, if you compare with a car, Ja jūs to salīdzinātu ar mašīnām, you have like the gas pedal, tātad, accelerator. jā, tad jūs varētu domāt par bremzes pedāli, And we also have in the cells some brake. tātad mums mašīnā ir gāzes pedālis un bremzes pedālis, un tieši tāpat ir arī šūnās.
So there has to be an equilibrium between the use of the accelerator and the brake. Tā tad ir jābūt līdzsvaram, kā šūnās tiek lietots tas mehānisms, kas kaut ko veicina un kas kaut ko bremzē. If I have a wound Ja, piemēram, mums ir rēta, and it has to be repaired, brūce, un viņa ir sadzījusi, then I need the cells on both sides to divide to make new cells to close. tātad mums abās brūces pusēs ir vajadzīgas šūnas, kuras dalās, lai viņas savukārt aizvērtu ciet šo brūci un tā sauktu ciet. But there has to be a mechanism to stop the cells from dividing too much. Bet ir jābūt mehānismam, kurš aptur šūnu dalīšanos pārāk daudz. And we have genes, the ones that are the brakes, they are called the tumor suppressor genes. Un mūsos ir gēns, kas šeit ir tā otrā rindiņa, kur rakstīts audzēja apspiešanas gēns, jeb supresijas gēns. So do you want much production of these genes Vai or jūs, low? vai jūs gribētu, vai jūs gribat, lai šis gēns, kas apspiež audzēju veidošanos, lai viņš būtu daudz, vai viņš būtu zemā daudzumā, mazā daudzumā? Tā. You want a lot of expression. Jā. You want a lot of these products. Jā, jūs gribat, lai jums būtu daudz šis genes, jā, tad lot of genes. And then we have the other ones which are called oncogenes, Un tad mums ir gēni, kas tiek saukti par onkogēniem, which they are like giving the signal to go fast. kas to dod divide. šo signālu pastiprināt dalīšanos un augt. And they should usually be turned off. Un parasti šie gēni ir apklusināti jeb izslēgti. And if at some point it's not working properly, Bet ja kādā brīdī tas nepareizi strādā, darbojas, then the cells can start dividing. tad šūnas var pārtraukt dalīties. The good thing is that we have our immune system. Labā lieta ir tā, ka mums ir cilvēka mūsu organisms, And if it's working properly, un ja viņš pareizi darbojas, the immune system is like the police. mūsu imūnsistēma ir kā policija. And if it sees that there is a car going by really fast, Tātad, ja ir kāda mašīna, tad jūs iztēlojaties salīdzinājumu. Ja ir kāda mašīna, kura ļoti strauji brauc, the police will say stop. policija atnāks un pateiks apstājies. And then no problem. Un tad nebūs nekāda problēma. Cancer stops. Vēzis apstāsies. It's recognized and it's Tad eliminated. imūnsistēma atpazīs vēzi un apturēs. So cancer happens when either there is too much acceleration, too much of the oncogenes, Tātad vēzis attīstās tad, ja vai nu ir pa daudz šo onkogēnu, kuri veicina šo šūnu augšanu, or too little of the brake, vai par maz to gēnu, kas bremzē. and the immune system, the police isn't Un working. imūnsistēma nestrādā tā, kā tai It's not vajadzētu. working that good. It's Jā, working nestrādā tik labi. bad. So, and when that happens, Un kad tas notiek, then the cell can start dividing. tad šūna sāk dalīties. Normally, cells can only divide. They cannot divide forever Normāli šūnas nedalās mūžīgi, because each time a cell divides, the ends of the chromosomes get shorter. jo katru reizi, kad notiek šūnas dalīšanās, chromosomu gali saīsinās. Maybe you've heard telomere, Tie ir telomēri, varbūt esat dzirdējuši. but in cancer cells, the cancer cell turns on something to make the telomeres long again. Bet vēža šūnās ir kaut kas, kas šos telomērus atkal pagarina. So that the cell can divide more Un than šūna var should. dalīties un dalīties ar vien vairāk, nekā viņai vajadzētu to darīt. So that's a brief introduction. Tas ir tāds regarding- īsts ievads. Does someone have a question? Vai kādam ir kādi jautājumi uz šo brīdi?
No, by heating, no. Just Nē, no sasitumiem nevaram dabūt. Okay. Maybe it just coincided, but it was something else. Again, it's just coincidence. Or infection, or inflammation. Nu, tādā gadījumā, ja sāks infekcija un iekaisums, tad var būt, jā, bet tad ir jābūt vēl kādu faktoru sakritībai. Yeah. Regarding telomeres, we have heard that it's good. We have heard that it's good that they are longer because then aging is slower. Yes. Yeah. Yeah, it's good to have long telomeres. If you have stress, they will shorten faster. Jā, ir labi, ja ir šie garie telomēri, bet stresa ietekmē viņas ātrāk saīsinās. And if you have an unhealthy lifestyle, they will also shorten faster. Ja mums ir neveselīgs dzīvesveids, tad arī ātrāk telomēri saīsināsies. Yeah, for living long, it's good to have Tas longer ir telomeres. priekš dzīvesveida un, teiksim, ilgākas dzīvošanas mums vajag garākus telomērus, jā. And now this is my hypothesis. Tā ir mana hipotēze. I don't have any proof. Man nav pierādījumu. But I've asked myself, what was in the fruit of the tree of life? Bet, ja mēs pajautājam sev, kas bija tajā dzīvības koks ēdenē, kas bija tajā auglī? Because you have people that lived healthy 100 years. Mums bija cilvēki, kas dzīvoja veselīgi un ilgi, But still at some point they will die. bet tad ir cilvēki, kas dzīvo veselīgi un ilgi, bet tomēr kādā mirklī nomirs. Because the cells cannot regenerate and cannot continue Tāpēc, ka dividing. šūnas nevar turpināt dalīties. So for eternal life, Priekš mūžīgās dzīvības we need the telomeres to be keeping in. mums vajag, lai telomēri turpina pagarināties. And there is one enzyme that is activated in cancer. Tas ir enzīms, ir ferments latviski, kas aktivizē vēžas šūnas. Which is a telomerase. Tā ir telomerāze. And that would help to cells to be able to keep dividing. Un tas ir tas, kas veicina, ka šūnas turpina dalīties. So maybe in the tree of life there was a little bit of telomerase. Varbūt, ka tajā dzīvības koka auglī I will ask God. tur kaut kas bija izmainīts ar šo telomerāzi. Yeah. So at some point every cancer has genetic mutations, every tumor. Katrā gadījumā katram vēzim ir brīdis, kad notiek šīs ģenētiskās mutācijas. Sometimes mutations can happen because we smoke or Tātad someone smokes. dažreiz šīs mutācijas var sākties, ka mēs smēķējam. Every 15 cigarettes, Katras 15 cigaretes. it's one new mutation happening. Tātad no katrām 15 cigaretēm izsmēķētām ir viena jauna mutācija. But also our lifestyle Bet arī mūsu dzīvesveids. through methylation, Caur metilācijas procesu. depending on our diet or weight Tātad atkarībā no mūsu diētas vai svara and so on, can cause epigenetic changes. var ietekmēt vai izraisīt epiģenētiskās izmaiņas. And if I have many changes, Un ja ir daudz šādu izmaiņu, that eventually will lead to genetic mutations appearing, tad tas arī var ietekmēt, ka notiek ģenētiskās mutācijas. and having too little of the tumor suppressors Un ir samazinās šie audzēja apspiešanas gēni and too much of the oncogenes. un pieaug onkogēni. And then cancer starts. Un tad vēzis sāks. The good thing is Labā ziņa ir tā, that exercise can help prevent cancer. ka fiziskās aktivitātes palīdz novērst vēzi. And also helps if you already have cancer and exercise. Un arī palīdz tad, ja cilvēkam jau ir vēzis, bet nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, It slows down
how fast the tumor grows. tiek samazināts tas, cik strauji aug audzējs. This was done with mice. Šis pētījums tika veikts ar pelēm. So the control mice didn't have this running wheel in their cage. Didn't have a running wheel in the cage. Tātad vienai grupai peļu, viņu alā vai tai dzīves vietā, kur viņi bija, tai viņu kastē, nebija ielikts iekšā tas, ja es pareizi saprotu, ritenis, pa kuru skrien, jūs zināt, vāveres skrien un peles skrien, ja tai mājiņā. Some other mice, they had this running wheel in the cage. Jā, un otrai peļu grupai viņu dzīves mājā bija iekšā šis ritenis, pa kuru skriet. Before they got cancer. Pirms viņām sākās, pirms viņas saņēma šo vēža injekciju. This one only had the running wheel after they got cancer. Tad bija trešā grupa, kurām ielika to skriešanas riteni iekšā tikai pēc tam, kad viņas saņēma vēža šūnas. And they had the running wheel the whole time. Un tā tad vēl bija ceturtā grupa, kurai bija iekšā tas skriešanas ritenis visu laiku. And they got the same cancer at the same time because it was implanted in them. Un viņi implantēja šajās pelēs iekšā vienlaicīgi, vienā laikā visu 4 grupu pelēm ielika iekšā tātad implantu ar vēža šūnām. And here you can see how fast the tumor grew Un in the different groups. Un šeit jūs redzat, cik strauji auga audzējs katrā no grupām. The ones that did sport the whole time Tās peles, kuras sportoja visu laiku, or before getting cancer, vai pirms viņas saņēma vēzi, the size of the tumor was half of the ones that didn't exercise. audzēja izmērs bija puse, ja, tad pusi mazāks, salīdzinot ar tām grupām, kurām nebija sportošana. And even the ones that exercised only after getting cancer, Pat tai grupai, kura sāka sportot pēc inficēšanas ar vēzi, the tumor was smaller than not exercising. pat tai grupai salīdzinoši tas audzējs bija mazāks nekā kontrols grupa pirmā, kurai vispār nebija nekāds sports. So exercise is good. Tāpēc saprotiet, ka sportošana ir laba. It's never too late to start and have a positive Nekad effect. nav par vēlu iegūt šo pozitīvo efektu. Another thing to which all of us are exposed Un vēl kāda lieta, uz ko visi mēs esam tā kā pakļauti vai ietekmēti, it's a chemical substance called bisphenol A. Ir ķīmiskā viela, kas ir BPA, jūs redzat, bisfenols. And it's used to make many things. Un jo no šīs vielas tiek izgatavots ļoti daudz priekšmetu. Because it can help give form to plastic. Jo šī ķīmiskā viela palīdz plastikai piešķirt formu, jeb izveidot vajadzīgo formu. It's inside of some cans. Tas ir arī konzervbuļģās iekšā. It is made or released when you get a composite correction in your mouth. Tas droši vien man ievai jāprasa. Tātad šī viela izdalās arī tad, ja tie ir domāti implanti, ne? And it Kāds? Baltās plombas, ja tiek liktas, ja, tad arī šī viela. Tad balto plombu sastāvā ir šī viela. and it's also in thermal paper. Un arī Thermal paper. termālā papīrā. Tas ir cepama papīrs. Until most of our cash receipts when you go to a supermarket. Atvainojiet, ne cepamais papīrs, bet tas papīrs, uz kā čekus izdrukā kases aparāts. Most of it is thermal paper. Tas ir termālais papīrs, kas karstumu iztur. The good thing is, since last year in the European Union, Labā ziņa ir tāda, ka kopš pagājušā gada Eiropas Savienībā
Thermal paper should not contain any more bisphenol Ir A. likums, ka šis termāla papīrs nedrīkst vairs saturēt nekādu šo vielu. I don't know if bisfenolu. all stores made the change, Nezinu, but vai visi veikali to jau ir ieviesuši, bet tāds ir noteikums. that's the law. Tas ir likums. And when we are exposed, also in toys, for example, Piemēram, tas ir arī rotaļlietu sastāvā. and especially in the paper, in the thermal paper, Tad čeku papīrā. it stays a long time in our body. Ja mēs We no tā absorb it. saņemam šo vielu, šī viela uzturās mūsu organismā ļoti ilgi. And if we absorb bisphenol through the skin, Mēs esam novērojuši šo fenola vielu caur ādu. it stays much longer in the body than if we eat or drink it. Tātad, ja mēs uzņemam viņu caur ādu, tad šī viela paliek mūsos iekšā daudz ilgāk pat nekā tad, ja mēs viņu ieēdam. So we don't know why. Nezinu, kāpēc tas tā ir. But it affects a lot of different places in our body. Tātad šī viela ietekmē ļoti daudz dažādus orgānus, vietas mūsu ķermenī. It affects the fertile organs. Tātad dzimuma orgānus. It helps people to get obese faster. Arī veicina to, ka cilvēki vairāk pieņemas svarā. Is involved in diabetes, Arī veicina diabētu, thyroid dysfunction, vairogdziedzera disfunkciju. and especially in children when they are exposed as small children, Un īpaši maziem bērniem it affects the neurodevelopment. ietekmē neiroloģisko attīstību smadzenēs. And one thing I still haven't told you Ir vēl kāda lieta, ko es vēl neesmu jūs teikusi. is that bisphenol works through epigenetics. Un bisfenols ietekmē arī šo epigenētikas procesu. And many epigenetic changes Un daudzas epigenētiskās izmaiņas can be passed on to your sons, daughters, grandsons, un granddaughters. tātad aiziet šī iedzimtība uz bērniem un mazbērniem. So it has an effect not only in this generation, Tam tātad ir ietekme ne tikai šai paaudzei, but also in future bet arī generations. nākotnes paaudzēm. So it's going to be a problem in the future. Nākotnē no šī varētu būt problēma. My grandparents were not exposed to bisphenol A. Mani vecvecāki nesaņēma, viņi nebija saskarē ar šo bifenolu. Because the plastic industry was just beginning. Tāpēc, kad plastikas industrija tajā laikā tikai sākās. But nowadays it's everywhere. Bet tagad tas ir visur. So let me skip this. It's important not to keep food inside of plastic Ir ļoti svarīgi neturēt produktus, pārtiku plastikas traukos. especially not heat food in the microwave in plastic Un containers īpaši nesildīt mikroviļņu krāsnīs plastikas traukos. or freeze food in plastic containers. Un arī nesasaldēt plastikas. Because extreme traukos. temperatures make it easier from the bisphenol of the plastic to get into Tāpēc, the food. ka ekstrēmas temperatūras veicina to, ka šī viela ātrāk izdalīsies laukā no tā plastikas trauka. And if you can choose, it's better to use, you know that in the bottles and everywhere you can see this little symbol. Ja jūs šos simbolus redzat uz traukiem, And it's better to use the ones that have the number 2, 4, and 5. un tātad šie zaļie 2, 4 un 5 cipari ir labāk lietot tos traukus vai pudeles, uz kuriem ir šie simboli virsū, šie burti. Because they shouldn't have bisphenol. Jo tā kā šim kodam vajadzētu garantēt to, ka trauku sastāvā nav bisfenols. Any question regarding Vai ir this? kādi jautājumi par šo?
Aluminium or the aluminium? Aluminium does not have bisphenol A. Tātad, ja tas ir alumīnija folijas, tur nav šī viela iekšā. But of course it has other metals. Bet ir citi metāli. Yeah. So the best thing is like glass containers Vislabākie ir stikla konteineri or like metal. vai metāla, kas ir pārtikas metāli. Yeah. Then how do you freeze? You can use plastic bags. The plastic bags do not have bisphenol. Es pajautāju, kā tad saldēt pārtiku, teiksim, ogas vai ko. Viņi teica, var lietot plastikas maisiņus, bet kuru sastāvā nav bifenols. Tad jāstāsta šis marķējums, lai būtu tie zaļie kodi. Or glass. Vai stikla traukos. Baking paper. It's okay. Cepamais papīrs, to var lietot. Yeah. And then there are these baking bags where you put meat in and bake. And it's not like plastic, but it's not plastic. I don't know. Man nav, es nezinu par tām cepšanas maisiņiem. Because I don't know these plastic bags. Jā, so I don't know. to es tik labi nezinu. Then does it mean that sour cream milk and so it's not good to keep to buy those plastic bags? If it's a bag, then it's not a problem. It's more like when it's a container, and you can always look which number it has. Tātad, ja piens, piemēram, ir maisiņos, viņi saka, ka tad nav tik liela problēma, nekā ja viņš būtu traukā plasmasas, bet ir jāskatās uz šiem marķējumiem. And I don't know which legislation you have in Latvia. In France, for example, they cannot sell food in containers that contain bisphenol. Nezinu, kāda ir likumdošana Latvijā, bet Francijā nedrīkst pārdot produktus tādos traukos, kuru sastāvā, kas satur šo bifenolu. But it's good that the European Union is doing. Bet ir labi, ka Eiropas Savienībā šīs pārmaiņas notiek. Compared to the United States, where they allow salīdzinoši ar Ameriku, a much higher concentration. Kur ir pieļauta daudz lielāka koncentrācija. So, yeah. So then we go on. Tad mēs turpinam. I just wanted to show you that genetics doesn't influence how and who we are that much. Es gribu jums parādīt, ka ģenētika nenosaka tik daudz to, kas mēs esam. Happiness, I don't know if I translated correctly. Respektīvi par laimes sajūtu, kāda mēs jūtamies laimīgi. 330,000 people, the sequence of the people was read. Tātad tika analizēts 330,000 cilvēku dati. To try to find the people who said I'm a very positive, a very happy person. Mēģinot atrast tos cilvēkus, kuri apgalvo, ka es esmu ļoti laimīgs un ļoti pozitīva persona. If they had something different to the ones that were always Vai viņiem bija kaut kas atšķirīgs no tādiem cilvēkiem, kuri ir ļoti nomākti, tad analīzes tika taisīts. And after looking at 330,000 people, un pēc tam, kad tika izanalizēti 330,000 cilvēku, it was found only 3 places in the genes. Tātad tika atrastas tikai 3 vietas gēnos, that were a little different between the happiest and the not happy people. Kas gēnu līmenī tikai mazliet atšķīrās starp tiem cilvēkiem, kas bija ļoti laimīgi un tiem, kas bija nelaimīgi. But if I know what she has, ja es, piemēram, zinātu, kas viņai ir and what she has, un kas viņai ir, I can only predict with 1%. Es varētu tikai 1% apmērā paredzēt vai pateikt, if she's a very happy person, vai viņa ir ļoti laimīgs cilvēks, not very happy vai jūs esat ļoti nelaimīgs cilvēks. Tad, zinot jūsu analīzes, nevarētu pateikt. Genetics doesn't determine how positive and happy you Tad are. ģenētika nenosaka to, cik mēs esam laimīgi vai You ne. can influence that. To varam ietekmēt mēs.
And one thing that sometimes we have is that we are afraid of something. Ir vēl kāda lieta, ka bieži vien mēs no kaut kā baidamies. We had a negative situation. Mums ir kādas negatīvas situācijas, And it's okay to be afraid. un tas ir normāli, ja mums ir baila. But sometimes being afraid for months and years, Bet reizēm, ja mums ir baila mēnešiem ilgi vai gadiem ilgi, it's not so good for us. tad tas mums nav labi. So how can we forget faster the negative things? Ja mums vajadzētu ātrāk aizmirst negatīvās lietas, For exercise. kā mēs to varam? Caur sportošanu. They again gave to many mice, they gave them electroshock on the foot. Tātad bija atkal pētījums, kur daudzām pelēm iedeva elektrošoku pēdām In one place. vienā vietā. And so the mice knew if I go there, I don't like it. I'm afraid. Tātad tai telpā, kur viņas bija, ja viņas aizgāja uz vienu konkrētu vietu, tur viņas dabūja šo elektrošoku, un peles prātā atcerējās, ka man tā vieta nepatīk, tā kā es neeju uz turieni. And then for 2 weeks, half of the mice continued living like always. Pēc 2 nedēļām puse no šīm pelēm dzīvoja kā parasti, And the other half could exercise. bet otrai pusē bija jānodarbojas ar sportu. You know, they like running here. Viņām patīk skriet visu laiku. And after 2 weeks, they put them again in the place of the electroshock. Un atkal pēc 2 nedēļām pētnieki paņēma un ielika tās peles tai vietā, kur ir elektrošoks. And the ones that were exercising had forgotten Un that that's a place that's negative. Tās peles, kuras nodarbojas ar sportu 2 nedēļas, viņas bija aizmirsušas, ka tajā telpā tur ir kaut kas negatīvs saistīts ar elektrošoku. So if you're having problems with negative feelings Ja jums ir problēmas ar negatīvām sajūtām or a depressive mood, vai depresīvu noskaņojumu, exercise. sportojiet. It helps. Tas tiešām palīdz. It works. Tas strādā. It Tas changes tiešām ienes pārmaiņas. how and which genes are active. Pārmaiņas tajā, kuri gēni kļūs aktīvi. And even when you forget negative things, Un pat tad, kad mēs aizmirstam negatīvas atmiņas domas, even you can see that in the brain. mēs varam redzēt, ka smadzenēs You see that the animals that forgot these old memories, tātad šie ir smadzeņu attēli, ka dzīvniekiem, kuri ir aizmirsuši visas atmiņas, their neurons had more dendrites, more mēs redzam, connections. ka neironiem ir daudz vairāk dendrītu, respektīvi tas sazarojums, savienojumu ir daudz vairāk. These are the ones that forgot, Tie ir tie, kas aizmirsa, and this is one that didn't forget. un otrā attēlā ir tie dzīvnieki, kuri neaizmirsa. So even you can see it Tas pat ir redzams on brain imaging. smadzeņu attēlos. One interesting recommendation that is sometimes given Parasti tiek dota viena rekomendācija, is that it's good for children to grow up in the countryside, outside of the city. Rekomendācija ir, ka bērniem būtu labāk uzaugt lauku vidē, ārpus pilsētas. And this is not a study by Adventists. Un šo pētījumu nav veikuši adventisti. What they did is they did MRI scans Tātad viņi iztaisīja magnētiskās rezonances uzņēmumus, izmeklējumus of adult people, pieaugušiem cilvēkiem. and they could see that they could tell if some person had grown up in a city or in the Un countryside. pēc šiem magnētiskās rezonances attēliem viņi varēja pateikt, vai cilvēks ir uzaudzis lauku apstākļos vai pilsētā. But by looking at how the brain had been formed. Skatoties tajā, kā ir attīstījušās un formējušās smadzenes, And which places became active. un kuras vietas smadzenēs kļūst aktīvas. And they say that growing up in the countryside Un viņi izdarīja secinājumus, ka tie, kas ir uzauguši lauku apstākļos, is better ir labāk, tad because the people who grow up in the cities, salīdzinot ar tiem cilvēkiem, kuri ir uzauguši pilsētas vidē, they will later have
maybe more mental health problems. Tātad tiem, kas ir lauka apstākļos uzauguši, viņiem vēlāk dzīvē būs mazāk mentālo problēmu. Higher risk of anxiety those who are in the cities. in the cities. Jā, tātad, atvainojos, tie, kas ir uzauguši pilsētā, viņiem būs vairāk garstāvokļu maiņas, pieaugs trauksmes iespējamība, jau risks uz trauksmi un mentālās problēmas. And double the risk of developing schizophrenia. Un dubultīgs risks, ka var attīstīties šizofrēnija. And when I read this, Kad es šo lasīju, I was impressed es biju ļoti iespaidota. because there is a quote by Ellen White Tāpēc, ka Elenas Vaitas citāts, who wrote, and you can translate it. tātad es mēģināšu tagad iztulkot viņu. Tātad citāts ir, ka nav pat viena ģimene no 100, kas varētu uzlabot tātad veselību fiziski, garīgi, mentāli un intelektuāli un garīgi, dzīvojot pilsētā. Ticība, cerība, mīlestība, laimes sajūta daudz vairāk var tikt iegūta klusās vietās, kur ir lauki un pakalni un koki. Vediet savus bērnus prom no pilsētas skatiem un skaņām, prom no trokšņa un ielas mašīnu dunoņas, un viņu prāti kļūs daudz veselīgāki. Un daudz vieglāk viņu sirdīs nostiprināsies Dieva vārda patiesība. So for children and young people, it's better to grow up in contact with nature. Tātad bērniem un jauniešiem ir daudz labāk uzaugt, esot saskarē kontaktā ar dabu. When your brain has already developed, Tad, kad jūsu smadzenes jau ir attīstījušās, then it doesn't make so much a difference. tad tas vairs neiespaido tik ļoti. And it's also important you have access to care and medical care. Un, protams, ka pilsētā jums tā kā, ir, To access to medical care and but where? In the cities? somewhere. I mean, if you live alone in the field, it's going to be difficult, but... Ja es pareizi saprotu, tā doma ir, ka, teiksim, vēlāk jau ir pieejama arī medicīna un laikam es īsti nesapratu šo domu. But this early life period, childhood, Bet tikai bērnībā it's really important that we offer the children the best to program their genes. Bērnībā, ka mēs piedāvājam, dodam iespēju saviem bērniem būt apstākļos, kas vislabāk veicina šo gēnu formēšanos, jeb tos visus mehānismus. And yesterday we saw how food can program our genes. Vakar mēs redzējām, kā mūsu pārtika var programmēt mūsu gēnus. For example, if you look at women who have a breast cancer that is growing, Tātad šeit ir redzami dati no sievietēm, kurām ir krūts vēzis un kurš tā kā progresē un aug. that is under control, Vidējā grupā ir tās, kurām tātad ir tiek kontrolēts, zem kontrolas ir šis vēzis. and in healthy women, Un pēdējā grupā ir veselas sievietes. you see that the amount of the microRNA 159 Jūs redzat, ka šis mikro-RNS numurs 159 is higher in the healthy ir woman. visaugstākais veselās sievietēs. So this one is like helping cancer not to grow. Tātad šis mikro-RNS ir tas, kas palīdz, lai neaugtu krūts vēža šūnas. Broccoli has a lot of this one. Un brokoļos tā ir daudz. So meat
also has Arī microRNAs. gaļā ir mikro-RNS. And even if you grill the barbecue, the meat, Pat ja jūs grillējat uz barbekju gaļu, you still, the microRNAs, these ones, each color is one different microRNA. tātad šajā tabulā katra krāsa parāda atšķirīgu citu mikro-RNS. And even if you grill the meat, Un tātad pirmā tabula ir svaigai gaļai, un otrā ir grillētai vai gatavotai gaļai. you see they are still active and Jūs redzat, Okay. jūs redzat, ka pat gatavotā gaļā mikro-RNS ir joprojām klātesošs un aktīvs. maybe one survives a little bit less than the Varbūt other one, kāds izdzīvo vairāk, kāds mazāk, but they survive. bet viņi izdzīvo. And when everything we eat Un viss, ko mēs ēdam, contains microRNAs, satur mikro-RNS. and they will have an effect in our genes Un- and how we use our Un genes. tam ir ietekme uz to, kā mūsu gēni tiek lietoti. In every fluid that we produce, Katrā mūsu ķermeņa šķidrumā, ko We mūsu organisms ražo, we have a number of microRNAs. ir noteikts, tad var konstatēt šos mikro-RNS. Ja? Even in our tears, Pat mūsu asarās. we have 320 microRNAs. Pat mūsu asarās ir 320 It's mikro-RNS. And it's incredible. Do you know that the composition of your tears is different if you're crying because you're laughing so hard? Un vai jūs zinājāt, ka asaru analīzes ir atšķirīgas? Vai jūs raudat tad, kad jūs smejaties? Or you're crying because you're really sad? Vai jūs raudat tāpēc, ka jūs esat ļoti noskumis? And the milk, the breast Un milk piens, composition mātes piena sastāvs. is different when the baby is 1 day old Un tas atšķirās tad, kad bērns ir 1 dienu vecs, or 1 month old, vai 1 mēnesi vecs, or if it's a boy vai tas ir zēns, or it's a girl. vai tā ir meitene. I mean, there's so much things that God programmed, Ir tik daudz lietas, kuras Dievs ir and ieprogrammējis, He knows why un viņš zina, and kāpēc how. un kā. And with milk, Un ar pienu, krūtas pienu, mātes pienu. so we have more than 400 microRNAs. Tajā ir vairāk kā 400 mikro-RNS. And milk is a very wonderful food or liquid. You mean mother milk, ja, breast milk? Yes. Jā, tātad mātes piens ir brīnišķīgs produkts, Conceived to help a newborn be able to grow fast. lai palīdzētu jaundzimušam ātri izaugt. Has the perfect temperature, Tam ir perfekta temperatūra, amount of protein, tur ir carbohydrates, pareizais daudzums olbaltumvielu, ogļhidrātu, vitamins, and so on. vitamīni, But it also has many microRNAs, bet tur ir arī daudz šie mikro-RNS, which are the instruction for the baby drinking it, kuros iekšā ir instrukcija priekš tiem bērniem, kuri iedzer šo pienu, for the cells to divide and grow. kā šūnām augt un attīstīties. The problem is that if we continue drinking cow milk Problēma ir, ja mēs vēlāk turpinām dzert govs pienu or some other milk, vai kādu citu dzīvnieku pienu, not plant-based jā, ne milk, augu pienu. because soy milk or almond milk is not milk. Tāpēc, ka sojas piens un mandeļu piens īstenībā nav piens, But some milk from some animal. bet es runāju par dzīvnieku pieniem. The instructions my adult cells are getting Ka tās vielas, kuras saņem pieauguši cilvēku šūnas, are the same one as the baby. The instruction to divide and to grow. jā, tās vielas, ko mēs saņemam dzerot govs pienu, viņas ir tādas pašas, kā viņas domātas bebītim, zīdaiņiem. But I cannot become a giant. Bet mēs nevaram augt tādā veidā kā zīdaiņi.
but it may give the wrong signal to some tumor cell that I Un kas have. tad notiek, ka tad šie mikro-RNS, viņi dod nepareizu signālu augt kādai vēža šūnai. If we add the milk to prostate cancer cells in the laboratory, Ja laboratorijā mēs pievienojam pienu pie prostatas vēža šūnām, the cancer cells grow 30% faster tad šīs šūnas sāk augt 30% ātrāk. because milk contains microRNA 21, Jo pienā ir mikro-RNS 21, which activates one of the growth pathways. kurš aktivizē augšanas tātad faktoru. And this favors obesity, Un tas veicina lieko svaru, diabetes, diabētu, cancer, vēzi and accelerated aging. un pātrinātu novecošanu. So each one can decide what he does. Jā, tad katrs var izvēlēties, ko viņš dara ar pienu. I really loved milk. Es tiešām ļoti mīlēju I pienu. was drinking 3 glasses of milk every day Es dzēru 3 glāzes pienu katru dienu. until 10 years ago. Līdz apmēram 10 gadus atpakaļ. But when I started learning about this, Bet tad, kad es sāku mācīties un uzzināt informāciju par šo, then I decided it's not such a good thing. tad es sapratu, ka tas nav pārāk labi. So you do whatever you want. Jūs varat darīt, kā jūs vēlaties. But let's look what the gladiators did Paskatīsimies, ko gladiatori to darīja, stay strong. lai būtu stipri. We do not have any cookbook of the gladiators. Mums, diemžēl, nav pieejama neviena gladiatora pavārgrāmata. But many people wanted to know what did the gladiators Bet eat. cilvēki gribētu zināt, ko viņi ēda. So in Greece there are cemeteries where only gladiators were, Grieķijā ir kapsētas, kur ir apglabāti tikai gladiatori. and some years ago they took bones from there, Dažus gadus atpakaļ zinātnieki paņēma kaulus no šiem and by analyzing the cilvēkiem bone composition, un analizēja kaulu sastāvu. you can know what they ate. Un izanalizējot to, tu vari pateikt, ko viņi ēda. And gladiators Un tā tad gladiatori, didn't eat much meat. viņi neēda daudz gaļu. They ate very or no meat Viņi at ir all. ēduši mazliet, jeb nemaz gaļu. Many were even like vegan Daudzi bija vegāni, because they recognized that it wasn't so good for them to Jo- eat animal products. jo viņi kaut kā saprata, ka tas nav priekš viņiem labi ēst dzīvnieku produktus. Actually, the fact that we Europeans can drink milk Faktiski tas, ka mēs, Eiropieši, dzeram pienu, is because we have a mutation in one gene. We have a milk. jā, tad tas, ka mēs dzeram pienu, ir tādēļ, ka Because we have a mutation in one gene. jo mūsos vienā gēnā ir mutācija. Adam and Eve could not drink milk as adults. Um, And Abel and Cain and Adam, Eve, the first Tad Ādams people, un Ieva nedzēra pienu, because they did not have that mutation. jo viņiem nebija tā mutācija. And it was bad for their stomachs and Un digestive tā, system. jā, saistībā ar gremošanas sistēmu. So, think what you do. Mums jādomā, ko mēs darām. And food is really medicine. Pārtika patiešām ir kā zāles. You decide if good or bad medicine. Mums jāizlēma laba vai slikta. Hippocrates said, let your medicine be your food and your food be your medicine. Un šis citāts, ka ļaujiet, lai zāles ir jūsu pārtika un pārtika ir jūsu zāles. We began yesterday with identical twins, Mēs vakar runājām par identiskajiem dviņiem. and there were some identical twins from England, I think. Te ir kādi identiskie dviņi no Anglijas. You can look for this if you want to find out more, Varat arī internetā atrast, ja gribat vairāk zināt. where they decided that for some weeks
one would continue eating meat and the other one would become vegan. Un viņi nolēma, ka kādu laiku viens būs vegāns un otrs turpinās ēst gaļu. And they were measuring their glucose Un tad viņi mērīja cukuru, and their activity, physical fitness, nodarbojās ar fiziskām aktivitātēm, and they could see changes in the one eating vegan. un viņi varēja redzēt šīs starpībā, šīs izmaiņas, viņš varēja redzēt ar to, kurš bija vegāns. So maybe Archimboldo, Varbūt the painter, Archimboldo, glaznotājs Archimboldo, whom I really admire. Kas man ļoti patīk. 500 years ago he was seeing Varbūt, ka 500 gadus atpakaļ viņš redzēja, how food affects us, or kā pārtika ietekmē mūs. when he painted this, Tad, kad viņš uzgleznoja šo, which if you turn around, ja to pagriež otrādāk, can you recognize the face? vai jūs redzat seju? Then he has many paintings like this. Where Viņam ir daudz šādas gleznas, he uses food to depict kur faces. viņš izmanto tā kā pārtiks produktus un glezno tā, kad sanāk sejas. So I think we have to eat. It's a decision each one has to make how he's going to live and what he's going to eat and what he's going to do. Mums katram pašam ir jāizdara tādi secinājumi, vai ko mēs izvēlamies, kā mēs dzīvosim, ko mēs ēdīsim. Ellen White wrote that the change in our diet should be progressive. Ellen White rakstīja, ka shouldn't be Progressive. progressive. Yeah, like changing with time. Shouldn't be. Should be. Should be. Ellen White rakstījusi, ka pārmaiņu izdarīšanai ir jābūt tādai pakāpeniskai laika progresīvai laikā. And because the sicknesses in the animals are going to be more and more, Tad laikam ejot ir jāizdara lielākas izmaiņas, jo laikam ejot slimības dzīvniekos arvien vairāk un vairāk būs sastopamas slimības dzīvniekos. with time the use of milk and eggs will become less safer. Un būs laiks, kad uzturā lietot pienu un olas kļūs nedroši. And we should try to find alternatives Ka mums ir jāatrod alternatīvas, that are healthy and not expensive. kas ir veselīgas, bet nedārgas. So I will skip this another time. Izlaidīšu vairākus slaidus. I hope that you can take home this message Es ceru, ka jūs varēsiet paņemt mājās šo vēsti, that unless I go out in the street and have an accident, ka, cerot, kad mums nebūs nekāda autoavārija or get an infection, vai kāda smaga infekcija, most of the diseases I will get ka lielāk, tātad izņemot šos tādus ekstrēmus izņēmumus, ka lielākoties slimības, kuras es iegūstu, are not from one day to the next day. nav no vienas dienas uz otru dienu. It usually have many years where it slowly develops. Jā, ka mēs teiktu, ka tās nenotiek pēkšņi, kad pārsvarā slimībām ir vajadzīgs ilgs laiks, lai tās attīstītos. And some of them may have even started as we were children or even in the womb. Un kādas no slimībām varbūt ir sākušas attīstīties tad, kad mēs bijām mazi bērni vai kamēr mēs vēl bijām mātes miesās. But through lifestyle we can influence Bet ar dzīvesveidu mēs varam ietekmēt, what happens. kas ar mums notiek. Yesterday we saw that genetics it doesn't play such a big role in Vakar staying mēs healthy. redzējām, ka ģenētikai nav tik liela loma. If you turn your little paper, Ja mēs to lapiņu, kas jums ir, pagriežat uz otru pusi, this is another way to show it. un atceraties, šis ir vienkārši cits ilustratīvs materiāls, kas to parāda. These are the things that contribute to health. Kā tas, kas ietekmē veselību, redziet, tur ir tā zaļajā zonā, ka tās ir tās lietas, kas ietekmē veselību vairāk.
but we give little money to stay healthy. Bet, ja mēs salīdzinām tagad blakus tā zaļā mazā josla, ka mēs ļoti maz naudu ieguldam tajā, lai turpinātu būt veseli. And pay a lot to be treated. Un mēs ļoti daudz naudu atdodam par to, lai mūs ārstē. Jūs redzat, proporcionāli medicīnai mēs atdodam 88%, bet ieguldījums veselībā ir 4%. So maybe it's good to invest more time and money here. Varbūt, ka ir vērts padomāt, ieguldīt vairāk laiku tajā sadaļā, kas dod tos 50% no veselības. Because predisposition is not predestination in health. Un tā tad, predispozīcija, tas ir tas, ka tev ir iepriekš tā kā, kaut kas noteikts, tas nenozīmē, ka tas ir tāds iepriekš noteikts liktenis, ka tu vari to mainīt. God gave us a lot of tools. Dievs ir devis mums daudz rīkus. And liberty. Un brīvību. And information. Informāciju. That we can use to stay healthy. Ko mēs varam izmantot, lai turpinātu būt veseli. And the sooner we make the change, jo ātrāk mēs izdarīsim izmaiņas, the bigger the effect. Jo lielāks būs efekts. So if I change something with 55 years, ja es kaut ko izmainu 55 gadu vecumā, it's good. Es varu. But if I start with 20, it's bet, ja es to better. pašu sākšu 20 gadu vecumā, tas būs daudz labāk. But it's never too late. Bet nekad nav par vēlu. And I hope, if it's your wish, that if Jesus doesn't come before, ja Jēzus neatnāks ātrāk, that we can also reach a good age in good health. Ka mēs, ceram, ka mēs varētu labi novecot, ja teiksim, ar prieku novecot. And I'm really happy and I'm really sad. Es esmu ļoti priecīga. I'm really happy and on the other side I'm sad. No vienas, es esmu ļoti priecīga, bet no otras puses esmu arī skumja. That today I got to meet ka šodien es satiku Skaidrīti. Excellent. She can give us the secrets to living long. Viņa varētu mums iedot recepti, kā ilgi dzīvot. It's an inspiration. It's an inspiration. Tas mani ļoti iespaido. If someone doesn't know her, she's 102. Neviens nekad nepateiks, ka viņai ir 102 gadi. So, I hope that many more young people Es ļoti ceru, ka daudzi jauni cilvēki would become motivated and want to practice a healthy lifestyle. Un kļūtu motivēti un būtu motivēti praktizēt veselīgu dzīvesveidu. And that's why I find it a little bit perplexing. Tāpēc es to uzskatu tā. To have a 102-year-old listening here. Man liekas drusku dīvaini, ka šeit mums ir 102 gadus cilvēks ar 102 gadiem, kurš sēž un klausās. And not having more than 20 Bet and 30 proporcionāli šeit nav 20 gadnieki un 30 gadnieki, kuriem tas būtu jādzird. But you go and you tell the young people. Bet jūs bijāt šeit un jūs to varat jauniešiem izstāstīt. Share what you learned. Dalieties ar to, ko jūs iemācījāties. And that God gives us the power, the willpower. Lai tas mums dod tādu kā enerģiju un spēku. Not only to know something. Ne tikai zināt kaut ko. But to put it in practice. Bet arī to praktizēt. You can read the quote. Un te ir citāts, nepietiek ar to, ka tu zini, ir Maybe the translation. Tas bija mākslīgā intelekta tulkojums, Tātad jūs sapratāt, nepietiek ar to, ko jūs zinat, bet tas ir arī jādara, un nepietiek ar gribēšanu, bet ir tiešām jādara. I will say it in English, just in case. Yeah. It's not enough to know, you have to apply. Tātad nepietiek ar to, ka tu zini, ir jāpielieto. It's not enough to have a will. Un nepietiek ar to, ka tu kaut ko gribi. You have to practice it. Tev tas ir jāsāk praktizēt. So God bless you. Lai Dievs jūs svētī. And give you strength.
Un lai jums ir spēks!